Šoziem zirās var gūt gana lielu adrenalīna un pozitīvisma devu. Apmēram ar ātrumu 30 km/h pa lauku ceļiem jūs izvizinās haskiju pajūgā. Uz šīm brīvdienām ir pieteikts tā kā pilns no rīta līdz vakaram. Centīsimies visus tā kā apmierināt, izklaidēt, lai ir patīkams piedzīvojums. Aptuveni 30 suņus, pārsvarā haskijus, uztur sociālajā centrā Saules sala. Šis centrs ir domāts tiem, kas nonākuši grūtās dzīves situācijās. Turpat lielā teritorijā izvietot arī suņu audzētava. Tad tie cilvēki arī ir galvenie, kas rūpējās. Viņiem tie ir darba pienākumi. Rūpēties par suņiem, barot. Suņi paralēli citam ir arī centra Saules salā rehabilitācijas programmas daļa. Gan sievietes, gan vīrieši, gan bērni aprūpē dzīvniekus, tādējādi mācās rūpēties par apkārtējiem. Meklē palīdzību un nonāk šeit pie mums centrā. Rūpēties par centru. Piemēram, ir jākurina, ir jātīra, jāgatavo ēst un jāmazgā veļi, piemēram. Un tad ir kādi, kuri atbild par suņiem. Par gatavo ēst šobrīd arī tiek vārīts. Gaļu vāram un liekam klāt rīsus, lai būtu kārtīgs paēdiens, silts. Vadonis pajūgā ir pats svarīgākais suns, bez kura pajūgs nemaz nevar pastāvēt. Šim sunim ir jābūt visnosvērtākajam, gudram, nopietnam un apķērīgam. Kajūrs savās komandās pārsvarā vēršas pie vadoņa, uz kura gulstas lielākā psiholoģiskā slodze. Nereti tam ir ātri un patstāvīgi jāpieņem lēmums. Lai suns būtu ātrs, pietiekoši gudrs un lai viņš būtu tā kā patstāvīgs. Sanāk, tagad skrienam to trasi, lai viņš tā kā nemeklētu uz tīrnes vai vēl kaut ko. Ja pirmais suns sāk skatīties pa malām, ja meklēt, kur nokārtoties, tad viss pajūgs apstāsies un sāksies tāds šurum burums un neviens nekur neskrien. Vadīt suņu pajūgu, tas ir sports un nepavisam neviegls, kamēr nav apgūtas visas nianses. Kajūra pienākumus veids gan pats Juris, gan citi centra Saules sala iemītnieki, taču kamanu beigās var nostāties arī vienkārši fiziski stiprs cilvēks, kas nodarbojas ar sportu. Tas sākuma ātrums ap 30 ir un pēc tam pāriet uz 20 apmēram. Tas ir haskijiem. Bet ir sporta suņi, kuri ir divreiz ātrāk. Un viņi arī noskrien visu trasi, neskatoties pa sāniem, nemeklējot stirnas. Viņi tikai skrien savu trasi. Tādu, kuriem var braukt uz sacensībām.